Mēs esam Rīga TV24 preses klubā, un es esmu raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš. Šeit mēs tiksimies katru darba dienas vakaru 5:00 un runāsim par to, par ko runā visi. Labvakar, Rīga TV24 skatītāji! Jūs skatāties raidījumu preses klubs, un šodien esmu aicinājis ciemos veidisko astroloģi Inesi Davidsoni. Ines, pastāsti, ko tu vēl esi darījis pirms tu nonāci pie astroloģijas? Tās īsos vārdos, aizkadrā mēs runājam, ka tev ir pat grāds. Pastāsti kāds. Vai tas ir noslēpums? Tu nevar atklāt. Grāds vēl nav iegūts un aizstāvēts, bet es esmu doktorante biznesa vadībā un šobrīd rakstu doktora disertāciju. Tad būs grāds. Grāds būs, bet līdz šim esmu strādājis vairāk gan izklaides industrijā, kā mūziķu menedžeri, kā tēlu veidotāji, kā sabiedrisko attiecību veidotāji. Ok, paldies. Nākamais viesis ir Markus Riva, mūziķis, DJs un arī uzvarētājs gada balvā, modes un stilā. Un kā trešais viesis ir Uģis Rūķītis, kas ir izbijis modes mākslinieks, dizainers, un šobrīd Uģis ir dzīvnieku apsētas. Piedod, aizmirst nosaukums pēkšņi. Citi medību lauki, īpašnieks un izveidotājs. Klau, Uģi, pastāsti, kā tu nonāci no tā, ko tu darīji, līdz tam, ko tu šobrīd dari? Kas... Radās ideja un taisi augšā. Jā. Tas arī viss. Es nedaudz papētīju par to ideju, un vienā intervijā tu teici, ka bija jāizņem entās atļaujas. 7 gadi pagāja no pirmā papīra iesniegšanas līdz kapsētas atvēršanai tikai. Mums jau nav birokrātija. 7 gadi tas jau strunts. Kas bija grūtākais tajā posmā? Katrs solis bija grūts vai bija? Protams. Tur idiotismi mūsu valstī pietiek. Man paveicās, ka es līdz Eiropas Savienībai, kamēr mēs iestājāmies to kapsētu uztaisīt, tad tur esot vēl jautrāk. Humoram var pastāstīt, ka, teiksim, man tas projekts bija jāsaskaņo, lai gan kapsēta atrodas uz Liepājas šosejas 2. kilometra. Tā juridiski Adrijas Babītas novads, man vajadzēs saskaņot ar tramvaju trolejbusu pārvaldi. Jautri, tāda likumdošana vajag, Jā. Man trūkst vārdu par šo. Kāds tam sakars ar trolejbusu parku? Likumdošana tāda ir. Likumdošanā rakstīts, ja tev ir... Projekts jāsaskaņo tramvaju trolejbusu pārvaldi, visu. Un tu varbūt izmanto viņu kaut kādu zemi, tāpēc tas bija tā? Pa Liepājas šoseitas regulāri tramvaji iet 1., 2., 5. un trolejbusu līnija tur šaļot dzīvi ir, murgs tas ir, bet likumdošanā tas ir rakstīts un ejam skaņo, Jā. Kādas vēl bija nejēdzības, ar kurām tu skāries? Tas vispār tas sastāvīja tikai no nejēdzībām, Bet, aizsargu joslu no dzīvnieku apsētas vārta sētas ir 500 metri, teiksim, kas nedrīkst tūmā būt vispār nekas, nekā dabū, nekas nedrīkst notikt. Cilvēku apiem ir 200 metri. Tāda likumdošana ir, grib ievēro, negrib netaisno. Jā. Es jau aizskatu arī tev jautāju, vai es drīkst nolasīt Droši. 4, kas ir tavā mājaslapā. Tas ir visur, jā. Jā. Man ļoti iepatikās un likās ļoti tuvu sirdī. Visi dzird, ko tu saki. Draugi klausās, ko tu saki. Tikai īsts draugs dzird, par ko tu klusē. Man likās tādi ļoti dziļi vārdi un aizdomājoties. Vai nebija tā, ka tu veidoji šo kapsētu, arī mājaslapā ir, ka šis ir par godu tavam draugam, kas ir bijis kopā ar tevi? Tas bija tavs suns. Jā. Tas bija arī tas motivators veidot šo projektu? Tur vienkārši, kad padomāju par to, kur es viņu no neizbēgamā procesa, kas ir vienīgais Sokrāts savā laikā teicis, ka uz pasaules esot 100% garantija, ka mēs visi nomirsim. Citam nekādas garantijas nav, bet 100% ka mēs visi nomirsim, tas attiecas arī loģiski uz jebkuru dzīvu radību, uz dzīvniekiem. Tā kā man 20 gadus bija tāda maza sunīša Newfoundland, 70–80 kg liela, tad kur es viņu pēc tam likšu?
tev ir privāta zeme, tu viņu var norakt, protams, dārza stūrī. Jautājums, tu savus radiniekus pārējos arī, teiksim, raksti dārza stūrī. Tad tu pārdos nekustamo īpašumu, kas man nācās darīt, jā, lai uztaisītu šo kapsētu, jo neviens naudu nedeva. Nu, tajā vietā, kur es būtu varējis reāli norakt to savu ņufu, mazo 80 kg, nākošais, kas nopirka to nekustamo īpašumu, tur cilvēks uztaisīja baseinu. Viņam pilnīgas tiesības, un viņam pilnīgi neinteresē, ko tu tur esi darījis. Es zinu gadījumus, kad cilvēki nepārdod savu nekustamo īpašumu tā iemesla pēc, ka viņiem tur viss sarakt, visi kaķi, zaķi, papagaļi, degu un kas tikai tur nav. Ja? Un visu viņi nepārdod, nē. Bet tavi klienti vairāk mazāk ir cilvēki, kas dzīvo pilsētās. No laukiem jau dažādi, ja? Visu Latviju mums no Lietuvas ved pat arī tāpēc, ka mums jau nav robežas tagad, jā, un noliec Rottweilerus pakaļējā sēdekļa, apsedz un mierīgi brauc, un vieni tevi apturēs, saka, klus, man tur Rottweilers aizmugurē guļ, jā. Lietuvā dzīvnieku apsēdz nav, Igaunijā arī nav legāls dzīvnieku apsēdz, tur ir 15 gadi nelegāli apsēdz, ja, ko tur neviens neņem galvā. Nu, bija vēlme no Krievijas pie mums vest, bet es teicu, laipni lūdzu, es jūs sagaidīšu Latvijas pusē, dabūniet to līķīt pāri pa robežu, jo dzīves un ir problēmas izbraukt, kur nu vēl ar mirušiem. Nu, no Krievijas nav, jā. Ir tagad tikko bija gadījums, kad cilvēki atgriežas no sapņu zemes Īrijas. Viņi tur ir kremējuši savus dzīvniekus, bet atgriežas, tāpēc, ka tur ir ekonomiku. Jā, tie stāsti var sakot daudz un dažādi. Visādi un atved urnas un saka, mēs gribam, lai mūsu Latvijas kaķis, kas mēs aizbrauc savā laikā līdz, būtu apglabāts Latvijas zemē. Statistika vecākais kaķis, kas mums ir apglabāts, tas ir Latvijas rekordis 28 gadi. 28 gadi? Jā, vecākais suns 20 gadi, tas ir PSRS laika produkts, tāpēc, kad šķirnes suni tik ilgi nedzīvo, diemžēl, jo lielāk papīri, jo īsāks mūžs. Jaunākais ir 8 dienas vecs kucēns, ko cilvēks gribēja atsevišķi glabāt. Klientam vienmēr ir taisnība. Gribu lūdzu, ja? Tā kā, tā kad tur augšā būs nolemts, ka tur tas elektrība jāizslēdz, tad arī viņi izslēgs. Jā. Jūs, Ines un Markus, jūs bijat dzirdējuši par šādu projektu, par šādu iespēju, ka cilvēkiem ir iespēja aizvest savu sunu apglabāt kapsētā? Tas ir kaut kāds pakalpojums, ko var nopirkt. Es biju par to dzirdējis. Es gan tagad sēžu un domāju, kādā interesanta komplektācija mums ir šeit sanākusi šodien. Es biju dzirdējis arī, un parasti, protams, braucot Liepājas virzienā, tad vienmēr skats piesaistās pa labo roku, un vienmēr šī vieta tiek pamanīta, bet tā nevienreiz vēl nav sanācis saskarties ar šādu situāciju. Markus, paldies, Toģi, ka izstāstīji par savu projektu. Es uzzināju ļoti daudz ko jaunu, patiesībā, ko es nezināju. Es domāju, arī skatītāji uzzināja daudz ko jaunu. Markus, tu ieguvi modes un stila balvu. Kura tev šī balva bija pēc kārtas? Otrā, vai ne? Nē, šī bija trešā reize pēc kārtas. Jā, 4 reizes esmu vispār bijis nominēts šim titulam. Un tagad 3 reizes esmu nominēts un saprotu, ka nākamgad vairs netikšu nominēts. Vienā no iepriekšējiem raidījuma ciemos bija Maija Silova, un tad mēs arī runājam par šo tēmu. Un Maija atklāja, ka ir cilvēki, sievietes Latvijā, tā ir Linda Līna, Agnes Zeltiņa un pati Maija Silova. Viņas ir tādas kā modes ikonas, kuras vairs nav iespējams nominēt, ka nav augstāk vairs, kur uzkāpt. Tas nozīmē, mēs runājam par to, kāpēc mums nav neviens džeks. Kas ar džekiem? Mums nav stilīgi džeki Latvijā. Lai gan man liekas, ka grupa Prāta vētra arī ir vairākas reizes, ja nevis 3 arī dabūjuši šo titulu. Lai gan no otras puses tas ir tāds baigais komforts uzreiz, jo, teiksim, Oskarā tur jau, ja tu esi dabūjis 3 reizes šo balvu, tad, nav tā, ka tev izslēdz. Protams, tas ir varbūt nepareizi salīdzināt Oskaru ar Latvijas stila modes balvu, bet jā, Oskara ceremonijā šāds noteikums nav, un Mērila Strīpa 18 reizes ir nominēta, un es nezinu, cik viņi reizes ir dabūjuši šo balvu, bet katrā ziņā, ja tu turpini pie tā strādāt, tad es domāju, katru gadu tas viss var notikt. Jā. Ines, tu pat esi ņēmis dalību šādos pasākumos?
Es esmu bijusi kā +1 kādam. Jā, kā +1. Pavadoni. Par tiem Oskariem nevajag uztraukties. Es te skatījos Krievas ziņas, ka tur Čeļabins ir nolēmuši tā kā DiCaprio baigais aplausiens. Viņam 4 reizes viņš ir izvirzīts, nevienu reizi nav dabūjis, tad viņiem ir atlējuši, tur arī rādīja sižetu Čuguna Oskaru. Viņš ir uzņemts Čeļabinskas teātra goda aktieru sarakstā. Un viņam tiek piedāvāts Čeļabinskas teātrī lomas, viņam zinot kas, un viņam biļetes uz Čeļabinskas teātra izrādēm esot mūža garumā pa velti. Es domāju, ka beidzot DiCaprio viņš nospļausies uz to sūdu, to Oskaru, ja viņš ir dabūjis Čeļabinskas bronzu, šito Čugunu Oskaru. Ka viņam Oskars vajadzīgs ir? Nē, priekš kā, viņš esot daudz vieglāks par to sūdu, tā kā viss kārtībā. Ārprāt. Ko, Markus, tad tu varētu būt tas pirmais vīriešu kārtas pārstāvis Latvijā, kurš iegūst ikonas status, varbūt? Es domāju, tas tā ļoti skaļi teikts, jo, mērķim ir jābūt augstiem, tu man piekritīs. Ja šāds tituls man būtu 55 gadu vecumā, tad jā, bet šobrīd man ir 27 gadi un ir daudz pie kā strādāt, gan pie mūzikas, gan pie vizuālā tēla. Tā kā tas, protams, ir ļoti patīkami, ka 3 gadus pēc kārtas tev žūrija novērtē, un es pat tiešām šogad to negaidīju, jo es domāju, ka varbūt arī žūrija mazliet pamainīs tos apstākļus, un es biju domājis, ka balvu šogad iegūs Jānis Šupkevičs no grupas Instrumenti, bet jā, tā sanāca, un tas tiešām tāds pozitīvs pavasara sākums. Bet, grožus atlaist nevar. Jā, un tagad jādomā, ko lai dara. Varbūt jāsāk savu kolekciju taisīt, vai izlaist savu apavu līniju, vai, nezinu, dzinterā sadarboties smaržas taisīt kaut ko. Nezinu, jāizmanto šis te ikonas status. Jā, un tagad dzirdēt. Katru pirmdienu mūsu studijā viesojas astrologs, un šodien mums Ines ir veidiskā astroloģija. Ines, pastāsti par astroloģiju. Kā atšķirās rietuma astroloģija un kā atšķirās veidiskā astroloģija? Kas tās būtiskākās atšķirības ir? Veidiskā astroloģija cilvēka dzīvi ņem vairāku dzīves gājumu skatījumā. Līdz ar ko tā nav tikai šī dzīve, tas nav tikai nedēļas horoskops, tās nav tikai 12 zvaigznāji, kuros var sadalīt visus cilvēkus, bet tas ir katra cilvēka individuālā karma, kuru var izanalizēt un kuras aspektus visus var izpētīt un kura izrietoši realizējās cilvēka dzīvē. Tādēļ arī tīri astronomiski ir drusciņ cits grāds un drusciņ tā kā planētu savādāks vērtējums, bet tie pamati ir līdzīgi. Jā, ok. Tā ir sevis izzināšana vai teiksim, iepriekšējās dzīves izzināšana, lai noskaidrotu, ko iepriekšējā dzīvē es esmu sastrādājis? Priekš astrologa vai priekš tā klienta? Priekš klienta. Priekš klienta tas var būt kā instruments, kā pareizi strateģiski izmantot dažādus rīkus dzīvē. Tas vienlīdz var būt kā veids, kā izzināt to, kas dzīvē ir bijis jau līdz šim un ko tā kā dzīves plāns ir paredzējis atlikušajai dzīvē. Bet vienlīdz tas arī ir svarīgi ikdienā izdarot kaut kādus taktiskus gājienus, kā pareizā labvēlīgā datumā dibinot uzņēmumu, pērkot mašīnu, iegādājoties īpašumu, kristot, nezinu, bērnu vai ko. Tam visam var atrast pareizo vislabvēlīgāko dienu laiku, kad planētas dod maksimāli labvēlīgu enerģiju tieši šim konkrētajam cilvēkam. Ko vairāk ir piekritēji, teiksim, cilvēku ziņā, klientu ziņā? Cilvēku vairāk tic tai klasiskajai astroloģijai, rietuma astroloģijai, vai vairāk viņi pievēršās šai astroloģijai? Proporcionāli. Kā ir? Redzot tendenci, kad rietuma astrologi arī pārkvalificējās uz veidisko astroloģiju, un lielā mērā jūtot arī, ka šobrīd veidiskā astroloģija ir tāda kā modes lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir uzreiz daudz dziļāks, plašāks un vērienīgāks skatījums. Cilvēks saskata daudz vairāk ne tikai sekas, bet cēloņus. Un kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir saprast cēloņu jebkam. Tādēļ veidiskās astroloģijas popularitāte ir jūtama ar katru dienu ar vien lielāku, un to es redzu kabinetā. Jā, tur smaids arī ir. Bet nebūs tā, ka modes klients tagad beigsies, un atkal visi
apakaļ, nebūs tā, svarīgākais izmērāms. Tā ir paņemt tos instrumentus priekš tās dzīves. Ja cilvēks apzinās sevi, nav jau jēga 12 gadus mācīties bioloģiju un visus mikroorganismus, ja pēc tam cilvēks strādā pavisam citā sfērā. Ir svarīgi iepazīt pašam sevi un tā kā saprast savus rīcības iemeslus, savus kaut kādus cēloņus savām domām, saviem vērtējumiem, savām līdzcilvēku izvēlei un vienkārši nekāpt uz tiem grābekļiem. Un tad, kad tie visi instrumenti ir iegūti tālāk, var to dzīvē taktiski strādāt. Jā. Klausies, tu tikko nodefinēji, man šķiet sevi. Par to, ka teici, ka tu mācījies ekonomikas zinības un pievērsies astroloģijai. Jā, tas bija tas, ka tu izzini sevi, iegūti zināšanas, un tad tomēr vēlies izzināt sevi savādāk. Ja es pareizi sapratu. Es varu teikt, ka pie atziņas, ko esmu nākusi, ir tas, ka tomēr horizontālas zināšanas ir laika un naudas izšķiešana kaut kādā mērā priekš savas dzīves. Svarīgi ir vērt vertikāli un apzinoties to potenciālu astroloģijas, kas ir manī, man ir svarīgi vienkārši viņu realizēt, jo es saprotu, ka tajā sfērā manas iespējas ir daudz plašākas. Taču mēs dzīvojam laicīgu dzīvi uz zemes, tāpēc arī ir svarīgi tomēr grādi un ja nekā savādāk, tad labam genofondam. Un labai pensijai, tāpēc ir svarīgi sabalansēt tās sfēras. Jā, paldies tev. Kā pārējiem raidījumu viesiem? Jūs par astroloģiju. Dievam nepatīk, ka lien viņam pa priekšu. Tā tu uzskati, jā? Man tāda pārliecība. Tāpat kā viņam mīļākās anekdotas ir laika prognoze, jā. Dievam, jā, tāpat viņam arī nepatīk, ka lien kāds viņam pa priekšu. Bet tā ir katra cilvēka individuāla vēlme. Jā. Ok, tad tu uzskati, ka tā ir izzināšana, tā ir līšana pa priekšu, tā kā? Nē, pa deviņas. Tu jau vari... Katram savs viedoklis, protams. Nē, man savā laikā, PSRS laikā, man tur braucu uz Igauniju pie vienas drausmīgi launas astroloģijas, kas man sastādīja tur uz 11 lapām, tur viss, kas tur tikai būšot un kas. Protams, bija interesanti paklausīties, ko viņi tur stāstīja par pagātni, ko viņi nevarēja tā kā dabūt zināt, jā. Tādas nianses, ok, un es viņu, protams, mājās tur vēlreiz pārlasīju, kaut kur iemet, un pēc tam pēc entiem gadiem kaut kāds dokuments kārtojot. Es atradu interesi pēc palasīju, jā, ir lietas, ko viņi pateikusi, viss ok, jā. Vai deviņas? Labi. Jā, tāpēc, ka tomēr tam var ticēt, un viss. Gribu tic, negribu netic. Katram brīva izvēle, mums ir drausmīgā demokrātija. Tas gan. Ir labi dzīvot demokrātijā vai nav labi dzīvot demokrātijā? Es demokrātijā neesmu dzīvojis. Tas, kas pie mums, ko mums sauc par demokrātiju, tā nav demokrātija manā uzturē. Jā. Tā ir visatļautība, jā, ka bez robežām, kas neatbilst manā uzturē demokrātijā. Visatļautība ir kaut kāds termins? Vai tā arī tas ir termins? Visatļautība, tāpat kā demokrātija, kā monarhija. Tā ir iekšējā pārliecība. Tā ir iekšējā pārliecība. Tam mums lielākā cilvēka ir iekšējā pārliecība, visatļautība. Kaut gan es gribēju pajautāt tev par horoskopiem vēl tālāk. Dzīvniekiem veidos horoskopus? Es mums sasādot ar Uģi. Horoskopus ir iespējams izveidot arī jebkuram īpašumam, mašīnai, uzņēmumam, valstī. Arī Latvijai savs horoskops. Kad viņi atsprāks, kad viņi beigsies spirāli. Nopietni tā, kāds astroloģiskās kartas iespējams veidot sunim? Vai kaķim, vienalga, papagailim, ko mēs te nosaucām? Jebkuram, kurš ir piedzimis, ir zināma karma, ar ko viņš šeit ir nācis. Un to mēs varam redzēt tajā brīdī, kad viņš ir dzimis. Jā. Uz visu viņa dzīvi. Jā, tāpat kā maziem bērniem, tik līdz viņš piedzimst, ir zināms, cik gados viņš izšķirsies. Tāpat arī jebkuras citas viņa detaļas dzīves. Jā, tas nozīmē, ka ja tu vēlēsi pirkt dārgu suni, šķirnes, un kā Auģis teica, ka tie dārgākie šķirnes suņi dzīvo visīsāko mūžu. Tad jāņem līdzi tevi gandrīz un jāuzzina par to. Kas ir jāuzzina par suni, pieņemsim, kādi dati? Precīzi laiks, kad viņš ir dzimis, to šeit grūti būs noteikt. Tas ir cik lielā mērogā uz to skatās. Ja mēs vienkārši runājam par suni šķirnes vai nešķirnes, tas ir ļoti tāds šaurs mērogs, bet mums ir jāskatās jau no tā suņa potenciālā īpašnieka kartes. No īpašnieka kartes. Jo mums ir jāredz, kāpēc viņš grib to suni. Jo mēs tos mājdzīvnieks, ko paņemam mājās, tie mums ir tomēr kaut kādi karmiski radinieki. Vai kaut kāda saikne mums ar viņiem ir pretējā gadījumā. Un arī tas, kādu dzīvnieku pēc sugas mēs ņemam, tas arī izsaka to, kas mums tur ir tā kā cēlonis tam.
Līdz ar ko, cik ļoti cilvēks plaši uz to skatās. Teiksim, arī nevelti cilvēki pērkot jaunas mašīnas vai ko nāk un konsultējās, kādu marku viņiem labvēlīgi, no kādas debesis puses tā kā ražotājs jāskatās, kurā tā kā ģeogrāfiski atrodam, kādā krāsā jābūt ir mašīnai. Tas viss tie parametri, tāpatās par īpašumu, tāpat par... Klausies, man ļoti nesimpatizē Logan Dacia mašīna. Lai piedod īpašniekam, ir šādas mašīnas. Es tagad aizēju pa tekstu, un tu saki, klausies, tev ir jāpērk tā koriešu mašīna. Tas labi, es tā būtu caur humoru to tagad stāstu. Tāda nav bijuši gadījumi. Tādēļ no sirds patikai vai nepatikai vienmēr ir kaut kāds cēlonis. Tāpēc, ja tev kaut kas ļoti nepatīk, teiksim, tas arī ir kaut kāds radītājs tam. Jā, labi. Tāpat kā pret cilvēkiem, kādreiz mums kāds ļoti, ļoti patīk vai ļoti nepatīk. Un īstenībā tā summa ir vienāda. Tas tāpat kā policists un noziedznieks. Abi vien un tāds pats tā kā draivs, bet vienkārši sēž galdam dažādās pusēs. Jā, man patīk kāds līdzinājums. Ļoti labi. Klausies par šo nedēļu. Pastāsti, ko mums šī nedēļa sola? Kā būs ar mīlestību, kā būs ar biznesu, kas vēl tāda populāras tēmas īsos vilcienos? Jā, tevis divas minētās ir pašas svarīgākās. Priekš visiem. Kas ir tavuprāt svarīgākās? Un arī pēc ikdienas es redzu, ka cilvēkiem tiešām attiecības ir svarīgas, nauda ir svarīga, darba visi jautājumi ir svarīgi, un tas arī veido visu viņu tā kā interesi. Es gribētu uzzināt, vai šajā nedēļā būtu vērts plānot atvaļinājumu? Plānot vērts? Bet vai ir vērts braukt? Tas ir atkarīgs no tā, kad tu viņu plāno, jo arī tieši tā, kā jebkuram gājienam, arī atvaļinājuma braucienam arī ir jāizvēlās labvēlīga diena, lai tas rezultāts, jo katrs sākums ietver sevī rezultātu. Tāpēc ir svarīgi taktiski izvēlēties pareizu sākumu, lai tu saņemtu priekš sevis labvēlīgāko rezultātu. Bet par nākošo nedēļu, no emocionālā viedokļa nākošā nedēļa būs visnotaļ pozitīva. Jo cilvēkiem emocijas būs visai līdzsvarotas, un viņi jutīsies labi. Un tieši trešdiena ir tā diena, kad cilvēki sajutīs tādu pozitīvu enerģijas plūsmu sevī, kas viņiem ļaus realizēt daudzas aizsāktas lietas. Un viņiem tā diena var pilnīgi kā mitoloģiski būt kā diena, kad visus slaukt kā no gosta esmeņa labo. Tiešām tāda ļoti pozitīva diena. Savukārt attiecības sfēra joprojām nākošā nedēļā būs ļoti aktuāla cilvēkiem, jo tur šobrīd tīri planētu astroloģiskajā tranzītā ir tāds liels samilzums veidojies, līdz ar ko ļoti daudz jautājumu cilvēkiem prātā un apziņā būs saistībā ar attiecībām. Un vēl tāds ļoti būtisks brīdis būs trešdienā, kad viena no lielajām planētām pāries jaunos grādos. Un katru reizi šāda planētu pāreja ir saistīta ar jaunām enerģijām, jo tieši šie pārejas brīži ir tādi ļoti ietekmējoši. Un ja cilvēkiem līdz šim varbūt vairāk tas ego bija saistīts ar tādu pašrealizācijas interesi un tādu vairāk tādu tā kā egoistisku pieeju tam, tad sākot no trešdienas cilvēki vairāk tā kā pievērsīsies intelektuālajai pieejai un vairāk centīsies tā kā realizēt savas potenciālās iespējas caur tādu apzinātu stratēģisku domu. Jā, paldies. Tas uz Ukrainu arī attiecās, ja? Jā, paturpinot šo astroloģijas tēmu, portāls Kas jauns raksta par to, ka astrologi, jo zinām, krievu astrologi atzīti, izsakās, ka Putina varai tojās tā kā noriets, ka tas ir pirms vairākiem gadiem jau izsacināts pēc astroloģiskiem kalendāriem. Tu esi pētījis kaut kādu politiķu, piemēram, šajā gadījumā Putinu vai kaut kāds vadītājs, kas ir tādi imperialistiski un vai tu neesi pētījis nevienu no tādiem cilvēkiem? Tīri savas intereses pēc varbūt? Man patīk savu interesi apmierināt ar sev tā kā vai nu ikdienā cilvēkiem, kas nāk uz konsultācijām, vai zināmiem cilvēkiem, jo tur es vienmēr varu no abām pusēm to salīdzināt. Un tīri tādā intereses un tādā sporta pēc es varu skatīties un meklēt, teiksim, caur to karti, kur cilvēkam patīk tur noteiktu veidu mašīnas un kāpēc viņam tas patīk. Un tas ir ļoti tāda reāla un laicīga interese. Tāpēc pētīt Anģelīnas Džolijas un Breda Pita kartas. Nav interesanti, ko. Ir ļoti... Jā, bet zīmīgi, ka šie astrologi noteikti, ka, teiksim, ir kritiskie datumi. Pirmais tuvākais 22. aprīlis, un tad vēlāk ir 8. decembris.
Kas ir, ko nozīmē tie kritiskie punkti? Tas ir kaut kāda saspīlējuma. Ko tas nozīmē? Es izlasīju rakstu, man nav skaidrs, kas ir kritiskie punkti. Ja tas ir par konkrētu cilvēku? Jā, tas ir par Vladimiru Putinu. Tas ir noteikti no viņa kartes izrietoši kaut kādu vainu planētu ietekmē vai viņam kaut kādu periodu pārējais. Bet 22. datums kā tāds pēc numeroloģijas summā sanāk 4, un tas ir ļoti tāds mistisks skaitlis. Tas ir saistīts ar kaut kādiem pēkšņiem pavērsieniem, negaidītām enerģijām, kaut kādām ārzemēm, kaut kādiem jauniem cilvēkiem, kaut kādiem ārzemniekiem. Tādu ļoti lielu ilūziju, kaut kādiem maldiem. Tas ir ļoti tāds... tuvākais skaitlis 4. Kāds tev ir tuvākais skaitlis? Mēs tos izsacināsim, kas tur ir. Es nezinu, man liekas, tas ir 2, tas ir dzimšanas skaitlis. Lai gan es neesmu nekad tā baigi domājis, kurš mans mīļākais vai sporta zālē iecienītākais. Administrators prasa, kādu numuriņu skapīt? Es vienmēr saku 4. Uj, kā tu teikt numuru? Man nav tāda. Nav numuru. Nē. Bet ja būtu, tad kāds būtu? Kas to lai zina? Mums jāaiziet mazā reklāmas pauzītē. Mēs būsim atpakaļ jau pēc reklāmas pauzes.